Nākamais sižets mūsu raidījumā paredzēts tiem, kuri nolēmuši līgot, neizejot ārā no mājas un tajā pašā laikā sakārtot, teiksim, lietišķo dokumentāciju. SIA FMS – IT risinājumi finanšu un resursa pārvaldībai. Moto, lai palīdzētu organizācijām kļūt labākām. Biznesa analīzes risinājumi ir tikai viens no 3 kompānijas FMS pamatvirzieniem. Mēs jau stāstījām par unikālo palīgu grāmatvežiem programmu Horizon un programmu integrāciju, kas ir izcils palīgs lielajiem uzņēmumiem savā darba optimizācijā, jo tomēr laiks ir nauda. Visi kompānijas piedāvātie virzieni biznesa attīstībā iet roku rokā. Datu analīze ir iespēja, jeb risinājumu kopums, kas ļauj apstrādāt dažādus klientu datus. Klientam ir dažāda tipa informācija, piemēram, finanšu dati, piemēram, sarunu minūtes, kurpju izmēri, kurpju skaits veikalā. Viss šī informācija ir iespējams dažādos veidos analizēt. Un mēs piedāvājam risinājumus, kas ļauj šos datus apstrādāt un izanalizēt klientam, teiksim, nepieciešamā veidā. Datu analīzes nodaļa izstrādā programmatūru, lai katrs klients datu analīzi varētu veikt pats. Efekts ir tāds, ka ir daudz dažādi nestrukturēti dati, un mēs klientam palīdzam šos datus sastrukturēt tā, lai viņam ir vienkārši viņus saprast, viņos iedziļināties un pieņemt lēmumus balstoties uz šo te analīzi. Piemēram, grāmatveži, izmantojot kompānijas izstrādāto programmu Horizon, ievada daudz un dažādus datus. Lai tos varētu izprast, sakārtot un arī vizualizēt, ir nepieciešama biznesa analīzes nodaļas palīdzība. Viņam ietaupās laiks uz vairākiem aspektiem. Pirmais ir tas, ka viņam nav jāmeklē šie dati, viņam nav dati jāiegūst no dažādiem datu avotiem, tāpēc, ka mēs to esam iepriekš jau paredzējuši, esam izpētījuši, uzzinājuši, no kurienes šiem datiem ir jānāk. Mēs esam šos datu avotus pieslēguši. Tas var būt gan Horizons, gan dažādas sistēmas, kuras izstrādā mūsu kolēģi sistēma integrācijas daļā, gan jebkuri citi klientu datu avoti, kas viņam jau ir, piemēram, tās pašas Excel tabulas vai jebkuras iepriekš uzkrātas datubāzes, un tad mēs to visu saslēdzam kopā un klientam ir iespēja šos datus uzreiz iegūt un apskatīties. Datus bez problēmām var apskatīties ne tikai stacionārā datorā, bet arī izmantojot jaunākās mūsdienu tehnoloģijas, pat tālrunī. Turklāt visas programmas tiek veidotas tik vienkārši, lai cilvēks spētu orientēties intuitīvi. Viens no interesantākajiem un darbietilpīgākajiem projektiem, kas realizēts, ir Valsts reģionālās attīstības aģentūras programma, kas ir reģionālās attīstības indikātora modulis. Kāpēc viņi ir interesanti? Tāpēc, kad tiek apkopots ļoti liels datu apjoms no vairāk nekā 10 dažādām datubāzēm, tā skaitā centrālā statistikas pārvalde, finanšu ministrija, valsts zemes dienests un tā tālāk. Un visa šī informācija tiek analizēta dažādās dimensijās un kategorijās, un līdz ar to lēmumu pieņēmēji, gan tie būtu valsts darbinieki, gan arī jebkurš interesants, var iepazīties ar šo informāciju un attiecīgi tad izmantot to lēmumu pieņemšanā vai citā veidā. Izstrādātajā programmā, klikšķinot uz Latvijas kartes, var noskaidrot, piemēram, bezdarba līmeni reģionā. Piemēram, ja mēs vēlētos apskatīt informāciju par konkrētu reģionu, mēs izvēlētos, teiksim, Rīgas reģionu, un tad attiecīgi varam izvēlēties, kādu informāciju par Rīgas reģionu mēs gribam analizēt. Teiksim, šajā gadījumā tas ir bezdarba līmenis. Uzreiz automātiski tiek šis reģions sadalīts par šiem te vēl zemākā iedalījumā, un varam redzēt, kurās tieši pašvaldībās šis bezdarbs ir augstāks un zemāks. Kompānija FMS ar savu ilgo darbības pieredzi ir pierādījusi, ka biznesa pasaules attīstībā nekas nav neiespējams. Galvenais ir vēlēties savas uzņēmējdarbības virzienus maksimāli vienkāršot, pateicoties programmām, un tad viss izdosies daudz produktīvāk, ietaupot laiku un naudu.